Kas ir īsta vīrišķība? Tā ir spēka un izturības pazīme, vai tā ir arī spēja rūpēties par sevi? Bieži vien vīrieši piemirst par savu veselību, gaidot līdz brīdim, kad parādās problēmas. Gūtas traumas, kas nav pienācīgi rehabilitētas, saspringts darbs, ilgstoši pavadītas dienas pie datora var radīt virkni sūdzību jūsu veselībai, tādējādi ietekmējot dzīves kvalitāti. Sabiedrībā ir tāda uzskats, ka vīrieši ir ļoti spēcīgi, vīrišķīgi, un viņam nedrīkst sūdzēties par savu veselību, ka viņam sāp kaut kāds, ka viņam kaitē. Un, ja viņš nesūdzās doktoriem vai kādam blakam cilvēkam, tas izrādās, viņš parāda savu vīrišķību, it kā, ja? Bet es domāju, tas otrās, tas ir vīriešu vājums. Ja viņš negriežās pie kāda speciālista ar savām problēmām, kur parādās agrīnas stāvoklī, ja, tad beidzot viņš vēl nonāks pie speciālista, kad būs jau pārāk vēl. Būtiski mainīt pieeju savas veselības pratībā, iekļaujot profilaktiskās pārbaudes vai rekomendācijas no ārstiem, ko un kā varētu darīt, lai novērstu riskus saskarties ar slimībām vai sāpēm nākotnē. Vīrieši jaunākos gados viņi griežās pie mums ar ko? Pārsvarā mugurkaula balsta aparāta traucējumi, ar saišu vājumu, ar muskultūru vājumu, vai kad notiek kaut kāda trauma. Kāpēc trauma notiek? Tāpēc, ka vīrietis nebija sagatavots, vai pacients nebija sagatavots tai slodzei, ko viņš veic. Tāpatās ļoti daudz jaunie vīrieši, viņam ir statiskā pārslodze, ka viņi sēž pa 8–10 stundām. Mugurā, viss tā muskultūra sēžu aparāta nav gatava tai statiskai slodzei. Vairāk un biežāk mēs redzam kungus vidējos gados, kaut kur 45, 50 pār, bet šeit jau vairāk viņi griežās ar tādām sūdzībām kā ar sirds asinsvadu saslimšanām, ar paaugstināto asinsspiedienu. Cukurdiabēts, diezgan daudz pacientu pēc prostāta vēža. Protezēšanas un ortopēdijas centrā strādā nozares zinošākie speciālisti, kas ir būtisks atbalsts gan rūpēs par profilaktisko veselību, gan rehabilitāciju. To apliecina arī doktorei Gailei Pērn piešķirtais Veselības ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu veselības aprūpes sniegšanā pacientiem. Un arī šogad apbalvojumu saņēma 3 protezēšanas un ortopēdijas centra kolēģi par profesionālu, sekmīgu un godprātīgu darbu. Mums tiešām piemeklējās kolosāli spēcīga komanda. Un, kad atnāk pie mums pacienta, uzdevums ārstam sastādīt rehabilitāciju plānu. Ārsts bez komandas maz ko var. Tāpēc, ka mūsu komandā tos mērķus īsteno kas fizioterapeits. Fizioterapeits kurs ar savām metodēm. Viņš risina tos uzdevumus, ko praktiski uzstādīja ārsts. Fizikāla terapeita māsa ar elektroprocedūram, kur mums ir pieejams ļoti daudz, ar ultraskaņiem, magnētterapiju, amplipulsiem, visu. Mēs mēģinām noņemt sāpju sindromu, atslābināt muskuļu saspringumu pacientam akūtu periodā. Daudz pacienti ir nosūtīti pie tāda speciālista kā ergoterapeita, ja? Pie tehniskā ortopēda, pie podologa. Bez viņiem mēs netiekam galā. Vīrietim ir svarīgi apmeklēt tehnisko ortopēdu un podologu, lai nodrošinātu kāju un locītavu veselību, novērstu traumas, uzlabotu komfortu ikdienā, kā arī laikus atklātu un ārstētu problēmas. Locītavu sāpes, muskuļu diskomforts, traumas – tas nav tikai vecuma jautājums. Problēmas ar kustībām var parādīties jebkurā vecumā, un tās var ietekmēt tavu ikdienu, darbu un hobijus. Tāpēc jums rūpīgi izstrādāts un individuāli pielāgots rehabilitācijas plāns ir būtisks. Ja ir pārsinājumus, mēs vienmēr sākam pielietot fizikālu terapiju sākumā. Ja? Tā ir fizikāla terapija, kur uzlabo asinsritu, noņemam muskuļu spazmu, mēģina samazināt saspringumu muskulatūrā, ja? Un tad, kad akūtais pāriet uz subakūtu fāzi, tas saslimšana, tad mēs sākam pielietot tālāk masāžu speciālistu un fizioterapeitu. Ja pacientam sāpes saglabājās, ir īpaši ir nopietnas izmaiņas mugurkaulā, ja, ar disku problēmām, ar izturošu sāpu kāja, un mēs netiekam galā ar to visu. Ja. Mums ir vēl turpinām speciālisti, kur mēs varam griezties uz konsultācijas pie neiroķirurgiem, ja, un mums tāds speciālists ir, kurš piemeklē vienu no metodēm savā ārstēšanā, vai tā blokāda, vai kaut kāda medikamentos terapija, un ar to viņš palīdz pacientam to sāpes mazināt.
Īsta vīrišķība ir ne tikai spēks un izturība, bet arī gudrība un drosme rūpēties par savu veselību, jo vīrietis, kurš laikus iegulda savā labklājībā, nodrošina sev ne tikai stipru ķermeni, bet arī pilnvērtīgu un aktīvu dzīvi nākotnē.